Šīs nedēļas nogali gan nevajadzētu nokavēt, jo klāt ir Kuldīgas pilsētas svētki Dzīres Kuldīgā. Pirmā diena ir atklāšanas diena 19. jūlijas. Kā tad sāksies šie svētki? Es pieļauju, ka es pilnīgi nekā nevaru palaist garām šīs nedēļas nogali un aicinu to nedarīt arī citiem, jo būs ļoti interesanti visas svētku dienas. Kā zināt, mums ir Dzīres Kuldīgā, līdz ar to 4 svētku dienas. Un jau ceturtdien būs 19. jūlijā pirmā svētku diena, kurā jau būs pietiekami interesanti un plaša programma, ņemot vērā, ka tā tomēr vēl vairumam cilvēku ir darbdiena. Pirmās varētu teikt, ka sāks strādāt Sālas pilsētas laukumā, kas arī tāds saudabīgs epicentrs, kur var iegriezties praktiski jebkurā brīdī līdz nakts melnumam un, tā teikt, iestiprināties, paklausīties kādu mūziku, patusēt ar sev pazīstamiem vai pavisam jauniem draugiem. Un par pasākumiem tad droši vien tie galvenie ceturtdienā minamie pasākumi varētu būt jau otrais roka pop šlāgeru šovs Pārnovada Trellis 2012, kurā uzstāsies, tā teikt, drosmīgākie dziedātāji, un šogad jāsaka, kā neliels noslēpums, ne tikai dziedātāji no Kuldīgas novada, tā kā varētu būt tāds diezgan vispusīgs šoviņš. Un pēc tam, protams, lielā dzīra atklāšana, kura notiks šogad pat nodotajā, atjaunotajā Kuldīgas estrādē, pilnīgi jaunās sēdvietās, ērtās, labi pārskatāmās, un notiks kopā ar franču ielu teātru grupu Compagnie de Kidam, kura rādīs tādu nedaudz seriālu izrādi Erbēra sapnis. Tad kopīgi to sapni izsapņosim, pēc tam no sapņa mūs pamodinās svētku atklāšanas salūts. Un arī jāsaka, pēc tam vēl būs ko darīt, jo ir tādi īpaši piedāvājumi. Šogad pirmo reizi svētkos IGO mūzikas menedžmenta piedāvātais projekts ar nosaukumu Pilsētas dvēseli Annas baznīcā. Tad Rāclaukumā varēsim skatīt senu teiku par Kuldīgas Katrīnu, bet savukārt Brīvdabas kinoteātrī Goldingen Cinema pilsētas dārzā leģendārās Kuldīgas freskas, kurās tā runā, ka es arī esot uz stūri pie laimes. Pasākumi ir ļoti daudz, bet ko galvenokārt sola 20. jūlijas piekdiena? Pie piekdienas jaunumiem, protams, apstāstīt visu būs grūti, bet ja par galvenajiem, tad droši vien jāpiemina ir tas, kas notiks pilsētas dārzā. Tur būs tāda diezgan aktīva dzīvība visas svētku dienas. Un piekdienā pirmo reizi Kuldīgas dzīrēs, šis teikums atkārtosies diezgan bieži šīs intervijas laikā, notiks tāds pasākums kā senioru dārza svētki. Tas ir tāds īpašs projekts Eiropas ietvaros, un tur būs gan dzīvā mūzika milzu teltī, gan dažādas citas izklaides iespējas, būs iespējas saņemt vērtīgus, veselīgus padomus un tā tālāk. Tāds groziņu vakars ar interesantu turpinājumu ballītes veidā. Tā kā tas varētu būt viens no interesantajiem jaunumiem. Protams, par piekdienu runājot, galvenais akcents, varētu gandrīz teikt, ka tas arī visu dzīru galvenais akcents, ir lielais koncertu uzvedums kopā ar Raimondu Paulu, ar viņa ceremoniju orķestri Miers un Bērziņš. Koncerta uzveduma nosaukums ir Tā dzīro Kuldīgā. 16 tādi diezgan pazīstami un iecienīti solisti un aktieri mēģinās visu to muzikālo un aktierisko bagātību uz skatuves nodemonstrēt. Un, starp citu, šajā uzvedumā pirmo reizi tiks nodemonstrēts, atkal pirmo reizi tiks nodemonstrēts Kuldīgā būvētais orķestropēc, jeb pilnajā nosaukumā šo braucam rīku sauc mobilā taktiskā mūzikas palaišanas platforma. Tā īsi raksturojot, milzu velosipēds ar daudzām tehniskām īpatnībām, kas faktiski spēja pārvietot un apskaņot veselu orķestrīti. Tīri tehniski viņš jau ir vērts tā, lai uz viņu paskatītos, plus vēl tās viņa tehniskās iespējas, kā viņš darbosies, un tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Protams, ka visas dzīru dienas turpinās darboties arī Brīvdabas kinoteātris Goldingen Cinema, tā kā katru vakaru tur varēs skatīties kādas filmas. Vakar noslēgums, kā vienmēr, ballītē. Galvenā svētku diena ir sestdiena, 21. jūlijas. Kādus akcentus jūs gribētu uzsvērt tieši par šo dienu? Droši vien
nekas nevarētu notikt bez amatnieku tirgus lustēm. Bet te nu jāsaka ir tā, ka ar amatnieku tirgu vien šogad nekas nebūs. Šogad tirgus iet plašumā. Un, ja amatnieku tirgus tradicionāli mums izvietojās Rāclaukumā un Liepājas ielā, tad šogad tirgus pletīsies plašumā un virziens būs 1905. gada parks, kurā gan pamatā atradīsies pārtikas preces, īpaši jau zīvis un gaļa, kā arī tādas rūpnieciski ražotas lietas. Bet arī tas vēl tirgus ziņā nebūs viss, jo būs vēl viens pilnīgi atsevišķs tirgus, viduslaiku tirgus, Goldingenas zelta laiki, kas notiks pilsētas dārzā. Un arī tas ir starptautisks sadarbības projekts ar ļoti daudz ārzemju kolektīvu iesaistīšanos. Un tur būs gan ārzemju amatnieki ar dažādiem interesantiem izstrādājumiem, kuri piedāvām uz vietas, vēl demonstrēs, kā viņi to dabū gatavu. Piemēram, akmens mežģīns kā tais. Būs ļoti interesantas ārzemju mūzikas grupas, piedāvām senās mūzikas grupas ar ļoti interesantiem instrumentiem, kādas šeit neviens droši vien pat nav īsti redzējis, kur nu vēl spēlējis. Un būs arī daudz citu interesantu lietu, kā jau viduslaika tirgu, protams, ceļojošais cirks ar dažādiem pārsteigumiem un tā tālāk. Vēl viens ļoti interesants sestdienas pasākums būs tikšanās ar beļģu grupu Bonfanfare, kura ir īpaši ar to, ka tās mūziķi spēlē kokos. Viņiem ir tādas speciālas ierīces, ar kuriem viņi tiek pacelt kokā, un tur viņi arī spēlē līdzīgi putniem. Tā kā mēs, kā sakam, galvu augšā un acis turiet vaļā un skatieties un klausieties, kur viņi spēlē. Runā, ka viņiem piespēlēt gatavi esot arī mūsu paši latviešu resnie putni. Tā kā tur tas kopkors varētu būt diezgan iespaidīgs un jāmeklē šis koncerts būs pilsētas dārzā. Protams, ka sestdienā jūs jau manījāt, ka nav piekdiena ierastā zelta ikra. Tas nozīmē, ka pirmo reizi būs tāda situācija, ka visi Alekšupītes pasākumi notiek vienā dienā. Tas tā kā uz publikas vēlēšanos, jo tomēr sestdiena ir brīvdiena. Un tātad 16. Alekšupītē dosies superatrakcijas zelta ikras bumbiņas, lai galvenajam veiksminiekam atnestu ceļojumu 4 personām, šoreiz ar kuģi uz Zviedriju no Tallinka. Būs vēl arī daudz citu interesantu balvu, gan lielāku, gan mazāku, bet ļoti vērtīgu un saimniecībā noderīgu. Starp citu arī ne tikai tādu fiziski rokā taustām, bet arī tādu, kas dvēseliski spēja pārsteigt, teiksim tā. Protams, ka sestdienā arī lielais dzīru gājiens, un lielajā dzīru gājienā iet gribošajiem jāatcerās, ka šogad gājiens startē jau 9:00, tātad pusstundu agrāk nekā tas bija ierasts līdz šim. Vēl viens tāds tehnisks jaunums blakus jau kuldīgā ierastajām ūdensbumbām. Šogad būs iespēja doties īsā, bet aizraujošā ceļojumā starp vecā tilta lokiem pa Ventu ar gaisa spilvenu. Vairāk sīkāk nestāstīšu, kas vēlēsies droši vien izpētīs paši. Un pēc gājiena, protams, estrādē dižballe ar salūtu, grupu Jūrkant un visu pārējo, kas jau tādos gadījumos pienākās. Ar ko tad svētdien, 22. jūlijā, svētki noslēgsies? Svētdien droši vien, ka modīsimies tā vēlāk, jo balli parasti ļoti aizrauja cilvēks, un tad tas rīta agrums pasākumiem īsti nav piemērots, tāpēc uz kādiem 11:00 varētu viņi tikt gaidīti pilsētas laukumā, salās, kur notiks šurumburums visai ģimenei. Ar ļoti dažādām izdarībām, tur sākot no mazākajiem bērniem un beidzot ar viņu vecākiem. Un viena interesanta izstādīte tādas tehnikas vēstures cienītājiem varētu būt viegli padomi retro transporta izstāde, tā es to definētu. Atnāksiet, redzēsiet, bet katrā ziņā braucam rīki nenotik senas pagātnes, bet varbūt jaunākai paudzei diezgan sveši. Protams, ka ja pie tādiem tradicionāliem dzīru pasākumiem, tad jāatgādina, ka šoreiz svētdienā 15:00 atjaunotajā estrādē Olu kari kopā ar Rimi. Beigās pie lielās mākslas pieskaroties būs mums izcils koncerts gan Mākslas namā ar Maskavas virtuozu pirmās violas uzstāšanos, gan arī klasiski jau izcils noslēguma koncerts Rāclaukumā
kurš šoreiz būs tā kā tango ritmos ar solistu Ilonu Bageli un Latvijas Nacionālās operas māksliniekiem. Nu, tad jau es domāju, ka varētu sākt par nelielu attēlu pēc dzīrēm un droši vien arī gatavošanos nākamā gada dzīrēm. Nu, būtu jāatbrauc un paskatīties to visu. Protams, mēs aicinām visus uz dzīrēm Kuldīgā. Mēs esam mēģinājuši atrast tik daudz dažādu veidu pasākumu, lai praktiski katram būtu kaut kas, kas viņu interesē. Un Kuldīga jau pat par sevi ir tā vērta, lai uz šeit atbraukt pat vairākas reizes gadā, bet nu, dzīrēs jau īpaši. Paldies par sarunu! Kuldīga piedalās arī konkursā Eiropas gada pašvaldība. Kāpēc pieteicāties šim konkursam? Tādās reizēs parasti tiek, kā saka, savu apcirkņu izvērtīšana. Un arī mēs šī sakarā, pavērojot to, kādas prasības, teiksim, izvirza šis konkurss, sapratām, ka mums ir ko piedāvāt un ka mēs varam startēt šajā konkursā, jo konkursa galvenā tēma bija paudžu saliedēšana. Un saliedēšana un sadarbība. Mēs jau, protams, ka visi zinām, tātad visas tās lietas, kas ir saistītas ar vecpilsētas saglabāšanu, ar visām darbībām, kas ir saistītas ar UNESCO saraksta veidošanu un gatavošanos iestāties šajā te UNESCO programmā. Tas ir ļoti cieši saistīts ar mūsu kultūru vēsturi, ar mūsu tradīcijām, ar mūsu prasmēm. Un tā visas šīs te darbības ārkārtīgi loģiski iekļāvās šīs te konkursa nolikumā izvirzītajās prasībās. Tās aktivitātes, kādas mums uz vietas notiek, galvenās, protams, ka tās ir šīs te prasmes, kurus konkrēti mēs realizējam mūsu restaurācijas centrā un kas ir ļoti cieši saistīts ar mūsu vecpilsētas saglabāšanu. Tās visas ir šīs te amatniecības prasmes un teiksim, būvdetaļu saglabāšanu, kā logu restaurāciju, durvju restaurāciju, kur ļoti diezgan plaši tagad un aktīvi tiek iesaistīti iedzīvotāji, un mēs pārgūstam labāko pieredzi šajā te jomā. Ļoti lielu darbu veids mūsu pensionāra apvienība Rumbiņa, kurai faktiski arī ir nodots viņu rīcībā ir vesels nams, zem kura jumta mīt vairākas biedrības, kas ir saistītas tieši ar senioriem, ar pensionāriem, ar viņu aktivitātēm. Un, protams, kad viņi aicina pie sevis ne tikai pensionārus, bet aicina arī citu paudžu speciālistus un māksliniekus un sabiedriskus darbinieks, tā kā šeit notiek dažādas tikšanās un pasākumi. Tāpat, teiksim, visas tās aktivitātes, kas notiek mūsu sabiedriskajā organizācijā Kūrava. Tagad pēdējā laikā visaktuālākais ir tieši viņa projekts Pūra lāde, kur godā tika celtas visas Kuldīgas tautas tērpa valkāšanas tradīcijas un gatavošanas tradīcijas. Protams, ka tas ir veselīgs un aktīvs dzīvesveids, kurš tiek piedāvāts senioriem. Un, ja mēs paskatāmies, tad bez senioriem neiztiek ne velodiena, ne maratons, ne teiksim, nūjošanas pasākumu un dažādi citādas sporta aktivitātes. Tā kā faktiski šī te paaudzes daļa, kuru mēs dēvējam par senioriem, arī ļoti aktīvi iesaistās gan sabiedriski politiskajā dzīvē, gan dažādos izglītības un kultūras pasākumos un procesos. Līdz ar to mēs likām priekšā komisijai visu to, ko mēs darām, kas ir, teiksim, mūsu vērtības un kā mēs to, teiksim, arī mākam pasniegt. Komisijai tas ļoti patika, ko viņi redzēja Kuldīgā, un līdz ar to Kuldīga tika izvirzīta uz nākamo kārtu. Es saprotu, ka šo kārtu vērtēs jau Latvijas mēroga komisija. Tas nozīmē, ka mums vēl ir vairāk jāsakārtojās un jāmobilizējās šim konkursam, lai mēs arī nākamajā kārtā varētu veiksmīgi nostartēt. Paldies par sarunu!